Tā arī tā nav baigi ūdens daudz. Viņam teiks, ka tam ir. Nē, nu tur vēl ūdens. Viņa aizpeldēja. Kā, vēl visu Tā, mirklītī. Un ar lielu cerību, ka taupot ati šodien mēs tiekam pie Velna grāvja. Ar visām dūņām? Jā. Mēs zinām, kas varētu vēl noairēti. Gaujas XXL. Arni? Es jau kādreiz airēju, man no manīm pietiek jau. Jā. Esam gatavi nākamajam? Nesaki skaļi. Šis bija tā kā mans mazvai autora darbs. Es viņam pirms Gaujas XXL uzmeistaroju uz laivas priekšgalā. Un es domāju, vai viņš turēs, vai viņš neturēs to visu pārbaudījumu. Un tad 60 kilometrā es viņu pārbaudīju, ka viņš arī tur zemūdens. Lūk, zemūdens pārbaudījumu. Tur ir točna sama dzelka. Bet kas tas ir? Bet viņš ir ļoti kvalitatīvs. Viņš ir kvalitatīvs. Es airēju arī zemūdens ar viņu. Vairreiz zem ūdens. Vai jā, ka man pedālis notrūka, tad es airēju zemūdens ar viņu. Par šo zem ūdens arī? Jā. Un iedomājieties, Gaujā visas zivis ir veselas. Elektrīgi tikai apžilbušas. Kā jūs ieslēdz? Nē, viņš pat nepēc sādi. Bet tev kaut kāds nopietns zaķīts ir vajadzīgs. Kladrīša parasti. Bet viņš pats. Nu šis ir ļoti dārgs priekšmets, kur var iegādāties tur veikalos ļoti dārgi. Es viņu iegādājos par €50 saimniecības preču veikalā. Viņš nostrādāja perfekti. Visus 300 kilometrus. Nu, kādam mērķim? Nu, airēšanai, ko mēs izmantojam. Airēšanai? Jā, nu tā kā. Nu, viss šeit ir saistīts ar airēšanu. Nē, bet Nu, tā kā- parasti ir katram priekšmetam ir funkcija kaut kāda. Viņš ir tieši airēšanas aizsardzības līdzeklis. Aizsardzības, jā? Jā. Aizturētājs, nā. Nē, cimdi, jā. Noteikti, jā. Jo visus 3 gadus es testēju cimdus un neoprēju vispār. Bet šitie ir, household ekskluzīvi. Es viņu tā ar jums par 3 eiro pārdodu. Es sapratu, par kuru nākamo tu stāstīsi. Mēs varam turpināt. Es sapratu, par kuru tu stāstīsi. Tur vairs ir palikuši tikai 2 priekšmeti. Tie jau tādi parasti airētāji priekšmeti. Jā, bet tāpatām tā viņa bija līdzi, vai ne? Laikam bija līdzi. Jā, nu tad tas viens no viņiem ir tas, kurš neļauj acīsniekam būt priekšā. Visam vilē. Es bez tā nevaru airēt. Man nepatīk slēgt pilu kaut kas uz sejas. Viņš, protams, viss ir lupatā cauri iznircis, bet vismaz nekrīt uz acīm nekas. Un tad ir palicis pēdējais priekšmets. Pēdējais ir tas, ko liek zem nadziņa reizēm. Rielas. Jā, tas arī ir. Nu, viss notiek kā īstā maratonā apbalvošana. Un arī jūs visi piedalījāt. Vienu. Tikai vienu. Tās nav konfektes. Muteni. Jā, un tagad uzmanību bērniem. Jā, dosimies uz to pusīti, bet pirms tam ielaidīsim upē Jāni Balodi. Un viņš sekos mums pa upi. Vai tad tie putni? Vasarā kaut kurā mirklītī. Un lielu cerību, ka taupot ati šodien mēs tiekam pie Velna grāvja. Ar visām dūņām. Jā. Un tagad no aizmugures jūs saņemsiet zombija sveicienu.
Uz aizmuguri mēs neskatāmies. Sagaidām, kad mums skaisti pieklāvē pie peciņa. Elza un Guntis var sākt? Jā, paldies. Pagriezies. Nu kāds izskatās zombijs, tad, kad viņš ir Nu tā kā tad, kad tu noērēji garo zombiju, To, ko tev parādīt nākamajam rādi. Kas ir zombijs? Elza un Guntis nāk uz priekšu! Skaties uz viņu! Kas ir tāds baidienas kājas? Jā. Elza! Kāds bija tavs zombijs? Kādu zombiju tu noairēji? Tādu arī malači jūs esat ideāli! Gunti, kāds bija tavs zombijs? Kādu zombiju noairēji? Nāsat no šitāda, tā pa šitāda! Šitai tā lapsa laikam, kas trālās dzīvot. Katru gadu, kad notiek tās meža dienas, tad ir mākslinieki, kas zāģē un izgrebi dažādas tās skulptūras, un tad viņas papildinās. Laikam ir nevis tikai viena nedēļa, viņam ir divas, ka viena ir rezultāta. Kur labs, tu esi redzējusi uz pakaļkājām? Sunin es redzējusi tādu astu. Sunin es Zejas gribas Piecietīgais. par to, ka tiešām tas ir kajaks. Tas ir pēc 60. Tas jau ir pēc kāda 200. Es domāju, ka tas ir Nipolio kaut kāds variants. Uz rīta pusi. Es gribēšu redzēt, cik jūs esat bijuši uzmanīgi līdz atmiņu kausa finišam. Būs daži jautājumi. Cik metru gara ir smilšu peldvieta Lielupas kreisajā krastā? 270. Jā, un kāda ir peldvietas adrese? Un kam mēs zvanīsim? Kāds ir informācijas centra diennakts telefona numurs? Pašvaldības operatīvās informācijas centra diennakts dispečera dienesta telefona numurs. Ja jūs slīkstat Lielupē, Jāsāk zvanīt. ir 87, 87. Ešezera mistērija. Tie, kas bija Ešezerā, tiesdīja, ka varēja izvēlēties. Uz kuru pusi braukt labi, reisi, aisti, galvenais bija nebraukt atpakaļ, vienas laika. Un tieši tāpēc, jo šeit ir Ešezers. Izvēlēties pēc tavas intuīcijas. Kāda punkta es jums pateikšu? Jūs varētu tā kā varbūt sastāties, nu mēs sastāties, bet tā. Izdomājiet, kurš sāks. Viņš nomaina sevi nākamā dalībnieku. Mums ir tāds. Jā. Un tad iet tālāk, kad izdomājat, tu vari tagad izvēlēties, kur ej. Nē. Jā. Jā.
Nē. Kā? Nē. Jā. Jā? Jā. Nē. Nē. Nākošais. Jā. Tālāk. Viņš šeit būs otrs. Nu, tā kā tu diezgan veiksies. Jā. Jā, tā kā tur varētu būt. Nē. Un nākamā vietā nāk Arnis. Nē, šitas bija pēdējais. Šitas bija pēdējais. Bet no turienes atnāca. Vai tur, kuries? Labi, tālāk, kuries? Uz priekšu, pa labi. Aizsniedz tikko laivu pazaudējis. Nē. Nē, šeit jau bija. Šitie divi bija. Nē, šitie bija. No turienes atnāca. Viņš tā bija uzmanīgs, nu? Jā, pareizi. Pareizi, to dari, turpini, tev jāiet. Turpināt. Nu, ir pareizi. Labi, viņš turpina. Tagad vai nu ies tur vai nu tur. Tāpēc jābūt uzmanīgam. Pareizi. Tagad ir vai nu tur vai nu tur. Pareizi. Viņš tavās acīs sev lasa. Nav kur. Pareizi. Un tagad ir jāliek turpināt. Vai tur? Nepareizi. Tā, Slavas beigas beigās. Jā. Jā. Nu, un atklāj jau nebeidz, tad tagad lūdzu visi. Iziediet pareizo ceļu. Mārķis, tev būtu noderēs šis. Sākums pagaidās, Nīķi, sākums pagaidās. Pirmsta vēlts! Ok. Nu. Un tu arī domā, jo tev tuviņās pat būtu, tu arī otrādāk priekš Sandras vilks ārā priekš. Ko tu darīsi? Es nezinu, ko dara laiva aire. Nu tātad, Gunār šo priekšmetu airēs. Tev vajag, Guna, vēl priekšmetu airēs. Nu vispār tev bija jāvelk ārā, bet nu labi. Jā, es zinu. Nu, velc, labi, ilgi nečamājamies. Wow. Jā, ko Sandra, jo tu tā kā Labi, nu es pīles cenāšu šo Labi, pīles dzenās. Wow. Tas nebūs viegli. Дмитрий, ну начинай. Что он будет делать? Это. Одевать. Одевать. Ладно? Одевать. Parād. Tā ir mūžībā līme. Tā ir mūžībā līme, tā nodara. Tev būs silti. Tagad, ko Dimitrijs darīs ar tavu izvilkto priekšmetu? Patur pie sevi, lai man nav jākrāmē atpakaļ. Nē, tā nav dāvana. Tie būs, jā. Nu, stāj cilvēki pēc smilgas maizītēm, Dmitrijam dāgu stūlot. Tātad viņš, Dimitrijs šo priekšmetu ņems līdzi uz Kusti? Uz Uz krūmiem, jā? Uz krūmiem. Ok. Tad tu velc ārā. Jā? Opa! Nākamie uz tādu gatavojas saulītes ar dzērli. No? Kas man jāsaka? Nu jā, ko saulītes viņš darīs ar to, ko viņš izvilks? Jā, ar ko tu izvilksi, nu, ko Priekš viņa, ko tu izvilks? Jā. Viņš labos laivu. Labi, labos laivu. To? Ar šito viņš Jā, kāpēc? Nē. Jānis parād. Un ko Jānis Jānim izvilks? Ko Jānis darīs? Jānis skatīsies ar to tumsā. Labi. Līme! Ko supotāji salacā? Nu, ko viņš Ko viņi dara? Kā viņš sēdēs? Viņš sēdēs uz tā, jā, labi. Vēl tādā, uz kā sēdēs. Ilgi, cik gadus? Cik gadus sēdēs? Uz ko var pasēdēt? Un ko Vadims darīs? Sauks palīgus, kad sups izlaidīs gaisu. Vadims ar šo priekšmetu sauks palīgus, kad sups izlaidīs gaisu. Makaroni! Jānis šo priekšmetu ēdīs. Ēdīs. Ak vai! Es domāju, ka es varētu visu, tas esmu pārliecināts. Pagaidzi pameklēt tā, Meklē, kas labāk ēdās. Nu.
Viņš izskatās pēc mūriņš. Un ko Kitija darīs? Un šo mantu priecāsies. Kitija par šo mantu priecāsies. Varētu būt. Varētu būt. Kā zālīši? Nākat. Nu, ko tad tētis darīs ar priekšmetu salacā? Spraudīs azimutu. Labi. Kas ir azimuts? Tu nezini, kas ir azimuts? Davai balsot. To viņš pēc taisnāks nokļūt finišā. Tur vispār vēl ir kaut kas? Jā. Tur ir kaut kas? Nezinu, kas tas ir. Ar šo varētu nospraust azimutu. Varētu aizpildējiem. Eifels. Nu, un ko tad dēls darīs? Ko viņš darīs? Ko viņš darīs? Jā, ko viņš darīs? Brauks mājās. Brauks mājās. Tas kaut tāds, kas līdz mājās nokļūt. Jā, ko tikt uz mājām. Lokšķēris! To es savā bārdā varu uzskrūvēt. Nu, ko tad Aldis darīs ar to, ko izjūt? Nezinu, nu spīdinās to gaismu upē. Ok, labi. Ai, tur ir viņa? Jā, tu mani sataustīt un izvēlēties. Viņam jāizvēlas. Jā, viņš priekš tevis izvēlē. Tur šitoreiz labi spīdināt. Nu, un tas Cerēju, ka tas būs kaut kādu Pat ir pagaidām pie sevīm. kaut kādu feika batoniņu varbūt. Viņam būs jāpād, ja? Vai bija? Nebija. Nē, nu tā kā, ok. Viņš mēģina dabūt tādiem spēka batoniņu. Nē, nu tas jau... Kas tas ir? Baloni. Nu tas palīdzēs, jā. Tie jau arī ir Batoniņš, baloniņš. Jā, Baloni, nevis batoni. Nu, ko viņš darīs ar to priekšmetu? Mušas sitīs. Labi. Mušas. Sanāks. Viņš darīs. Ko darīs? Kad kāds laivā ieliks zeķē. Labi. Kad kāps laivā liksi zeķē. Labs. Tā ir kaut kad masāžas. Tas vēl nav bijis. Sitīs bebrus. Sitīs bebrus. Gandrīz izdosies. Un ko Inte darīs? Taisīs sviestmaizes. Taisīs sviestmaizes. Vai? Tur ir kaķu barība. Ko viņš pat reiz? Labi, kas vēl? Ko Elza darīs? Noteiks koordinātas. Noteiks koordinātas vēl cārā. Kas ir koordinātas? Tas pats, kas azimuts gandrīz. Azimutu nospraud, lai Ar šito ir labi noteikti. Nu, un ko tas darīs? Acis zīmēs laivā. Zīmēs. Oi. Es negribētu, lai tā būtu mana laiva, kurā viņš zīmēs. Что ты будешь им призулку? Ну, я уже тебе рассказывал, как бы с этим предметом, что я буду делать в реке. Say. Drink. Drink. Dzers. Dzers. Ko tu dzers? Superman. Un ko man tas darīs? Visi padzēruši, pārēduši, visi ir airējuši, labojuši, visi labojuši, ko viņi varētu. Jā, nu, ko vēl varētu viņš darīt? Nu? Vēl var peldēt. Peldēs. Peldēs? Jā, peldēs, jā, peldēs. Something small. So small. In the night. Oh, with the hole. Tas ir tukšs suņa maisiņu turētājs. Nu, bet viņš tur. Jā, bet viņš tur. Līdzīgs kajakam. Jā, bet līdzīgs kajakam. Ok. Kas mēs paņemam? Nu, jā, salats maisīts. Šīs ir no salacas. Palikušas. Nu, vismaz mēs tā ceram, ka viņi neizlaidīs gaisu. Tālāk mēs ļoti citīgi gaidējām uz zombiju. Ja? Pareizi es saku?
Šogad jā. Zombijas nenotiek bez Jāņa. Pēc. Šogad viņš bija pēc. Un Daugavas atmiņu kauss. Jāni, kur līst lietus? Tevi neti var redzēt, tā kā tevi nevar redzēt finišā. Tāpēc tagad tu spīdēsi. Daugavas, mēs ceļojām uz Ežezeru. Mazie spogulīši mums atgādina par Latgales ezeriem un par Aldi. Paldies tev, Aldi, par oriģinālu maratonu. Tas salacas mauciens un slepkavība bez iepriekšēja nodoma. Mēs zinām, ka tev trūkst reizēm tēkreku. Un arī šeit visi mūsu paraksti. Nevar trāpīt? Nevar trāpīt, jāatradnē. Tumsu vajag. Jānis Balodis! Jā. Jānis Balodis! Es redzēju bildē, viņam bija foršs balons, kas mēdz saplīst. Tagad tev būs lietus sargs. Paldies par gaujas bāzienu. Paldies. Es domāju, ka seriāls arī ir Jāņu paspārnē. Kurš? Jā, un arī Lucavsalas seriāls. Jā. Galīgi noteikti. Bet viņš mums iet iekšā maratona kausā. negribu. Tāpat arī Jāni, paldies arī par Lucavsalu. Pareizi Jānis man izlaboja. Ar gauju viss sākās. Andrim Dzenim ir 51. vieta. Bravo! Cik ir sarakstā? 209. Vēl nezinu. 209. Andris mums izvēl nākamo, kurš nāks pēc diploma. Un nākamais Devītnieks. ir 9. numurs. Tev nevar, tev nevar būt devītnieks. Vadims mums gaujas bāzienu neairēja. Viņš supoja. 1,42. Un, nosupojot gaujas bāzienu, viņš iegūst 142. vietu. Super. Supot gaujas bāzienu ar supu. Kā ir airēt gaujas bāzienu ar supu? Jā, toška kompānija. Mums bija variants tāds 6. Kitija ir šogad viena no jaunajām meitenēm, tā man gribās teikt. Viņas pieredze ir bijusi gaujas XXL, gaujas bāzienā, un beigās viņa savu ārēšanu uz šī gada sezonu noslēdza Igaunijā, kas arī maratonā. Jo izskatās, ka mūsu ārētāju meiču pulciņam es varu cerēt, ka pievienojas vēl viena meitene. Supa ir kādam piedāvāt tālāk. Tiks esotā. Kitija iegūst 38. vietu un 9. no meitenēm. Viņš nevar visos piedalīties, ja viņš organizē 2. Jānim ir 120. vieta, bet viņš organizē 2 maratonus. Tas ir mazais maratona kausiņš. Varētu būt jaunākā meitene, kas mums airē. Tā varētu būt. Ir forši. Man patīk redzēt, ka tu esi uz upes. Un tev ir godam nopelnītā 108. vieta un 29. no meitenēm. Es šo uzdevumu pasniegt diplomu uzticēšu Guntim, jo es nevaru runāt tajā valodā. Es nemāku tik raiti izstāstīt. Mums runā lietu. Jā. Man tas
Jā, 18. Tev arī тебе тоже есть маленький? Nē, tur nav. What? Tagad ir. Tad bija labāk. Tad bija labāk? Atbilst patiesībai. 15. vieta. Godam nopelnīt. Mēs neprojām izaugsmētu gāju, jūs ir gājuši šajā maratonu skrējienā. Kuru maratonu jūs aizējāt? Pēc 50. neskaita. Viņš pēc 50. maratona neskaita, bet viņš ir veiksmīgi nobraucis gājas XXL stafeti. Un man ir prieks jūs sveikt ar 189. vietu. Tā ir. Jānis ir nobraucis gājas XXL, es saprotu stafeti. Un gaujas, un tas viņu nenopietēja, viņš nomauca pēc tam gaujas bāzienu 100. Viņš nobāza, kā Stilga saka, nobāza. Visiem patīk gauja, un arī ģirtam patīk gauja. Gaujas bāziens, pagriežamies lūdzu, lai mēs redzam. Viņš grib ar tevi. Labi, es tevi atsveicu. Pagad, tev vajag visu kā. Kā tev gāja šogad? Mūžīgi 4. Mūžīgi 4. Bet ko pētējumā 12. Tas tādā... Jā, izaugsme liela. Bet Jānis Melodis. Es dzirdēju, tu ļoti labi orientējies. Vai tu vari ātri aizstāstīt, kā tev gāja Ežezerā? Tā maldījies? Kāds bija tev tas foršākais gājiens tajā Ežezerā? Nu, tā kā mēs visi aidējam, un ko dara Jānis? Viņš skrien ar laivu, un skrien ar kājām, un viņš uztaisa manevrus. Jā. Ja nevar airēt, tad var skriet. Es tevi gribēšu redzēt nākamajā 2024. maratona kausā. Tad, kad tev būs salatas naucienam, nezinu, tipeni. Jā? Es gribu tevi redzēt salatas naucienā. Jānis 14. vieta. Bet, ja tu brauktu salatas naucienu, tev noteikti būtu labāka vieta varbūt. Mums ir Aldis ar 10. vietu. Varēja Ragainīgi novērēt. Jā, būtu labāk. Pirmais saprots. Горка. Тебе есть... Да. Поздравляю. Un viņam ir arī pirmā vieta, kas nav no Latvijas, ja es pareizi saprotu. Un Zārģis, Baiba, ir 17. no meitenēm un 52. kopvērtējumā. Ja nekļūdos, tad vēl viens Jānis? Jā. Jā, un mani priecē tas, ka es redzu, ka tu esi maucis salatas maucienu. Tas jau ir daudz sākt ar salatas maucienu. Pirmā pieredze. Braulijs ir notraucis visus 6 maratonus. Un viens uztais kā vietu. Nē, un kaut ko jau.
pieci, jā? Jā, mums vajadzētu būt. Un Rovis saņem arī alus glāzi. Jānis, tas būs dalītis. Bet viņš nesarakstīja to mīlestības vārdā. Es visu laiku domāju, bet nē, viņš neatzīst. Jānim ir teikt, tā vieta. Un beigtu vienreiz dzīvoties Salacu Braukstījus kaujas bāziem, Zatviņu kaujas bāziem atceries nebija. Citu gadu redzējies, ko citu gadu. Jā, bet viņi Zambijā iekāpa kajakā un mums tam ir pierādījums. Tu šogad ļoti labi orientējies, bet tu tam tētim saki, lai viņš tevi iesaistina arī kaujas bāziena īsajā distancē, un finišā viņš tevi sagaida. Viss ir kārtībā! Bet es akrita, tev kāds superiņš? 26, Arne? Tev saka, tev vieta ar to izvilkto cipariņu. 26. vieta, 27, viņam vienīgiem laikam saka. Kā tu tā zināji? Ja zināja. Airiks arī. Un Guna ir 10. no meitenēm. Gandrīz pirmā. Nē. Es tu teici, ka pirmā. Es teicu, ka pirmā. Pirmajām 5 meitenēm, pirmiem 5 džekiem. Jā, kaut kā tā. Citi trokšņi, citi runā skaļāk. Meiteni pazaudējuši. Tā. Intai mēs esam atdevuši. Nē. Kāpēc mēs neesam atdevuši Intai? Jā, tagad ir Inta. Un Inta. Jā. Paldies. Lūdzu. Roku. Un buģu. Paldies. Guntis Baiba. Kāds ir redzējis Guntis Baiba? Kāds pazīst viņu? Bez burtis ir teikt. Tad mums ir otrā vietā Gunda. Nezinu, neviens, nē. Kāds varētu dot viņai? Man tā liekas, Gundega ir visu laiku šodien jums ir Kāds varētu dot viņai? Jā. Tagad tev jāvāra zupa būs. Tagad tev būs bīstami, jā. Tas, lai tu vārītu zupu nāk. Ne, ar šitiem, man liekas. Arī airēt var. Es pamēģināšu ar viņu Starp aizvēt. citu, kaut kas no pavāriem teica, ka šitie esot baigi labi, jo parasti viņi ir kniedēti šitie te, un šitie ir viengabalēti. Redzējāties? Skatoties, ka surprise. Pagājuši, kad pirmā vieta un otrā vieta bija ļoti tuvu. Šoreiz Šoreiz sanāk tev ļoti līdzīgi. Nē, šoreiz tu esi ar Pārliecinoši. 10 punktu atrādījā. Pārliecinoši. Tev var tāds pats. Nu, paldies. Forša upe. Sala. Varētu patīk šitāds pasākums. 11. aprīlī 2 organizatori, kur šeit abi ir klāt. Māris un Aldis, un es gribētu varbūt, lai viņi arī kaut ko pasaka.
Kad mēs gribam paplašināt jūsu vēršanas geogrāfiju arī uz Latgales pusi, ne tikai tur pa ezeru, bet arī pa Maltas upi paērēt. Un piedāvājumā būs 11. aprīlis starp Turitoriju un Vohandu, tagad Rediņu uztaisīt ļoti labu 50 km garumā. Pa Maltas upi. Upe ir, manuprāt, ļoti interesanta. Viņa nav ne pārāk plata, ne pārāk šaura. Pietiekoši līkumaina, pietiekoši strauja ar labiem, interesantiem kritumiem. Tāda laba upe, jā, pie attiecīgi ūdens līmeņa ir ļoti dinamiska. Es pat salīdzinātu ar Lietuvas Merķiju, kur ļoti līdzīgi, jā. Tas ir interesanti, man skatījumi. Lūk, un, pa vidu ir Viļāna Hess, tad sanāk 25 un 25 rupi sakot. Un šogad mēs jau Raldi sagatavojušos darbus veicām, upi iztīrījām vienā posmā. Protams, vēl tur darba ir daudz, bet upe jau ir daudz maz, braucam. Braucam.